kopš bērnības jau bērndārzā teica, jā, ka es būšu mākslinieks. Bet tad man pienāca 18, un es domāju, ka man 6 gadus vajag studēt bioloģiju. Tikai lai pienāktu 27 gadi un atgrieztos pie saknēm. Un, jā, izvēlētos, ka man dzīve būs saistīta ar mākslu, un šajā gadījumā tetovēšanu. Māsas vīrs man pajautāja, kāpēc es netetovēju. Un man viņam nebija atbildes, ko pateikt, jo es nekad nebiju salikusi kopā šīs divas lietas – mīlestību pret zīmēšanu un mākslu ar tetovēšanu, jo nebiju tādā vidē uzaugusi. Un šī doma iesēdās tik dziļi, ka es nevarēju atbildēt, kāpēc es to nedaru. Man patīk gan ģeometrija, gan detalizētas lietas, krāsainas, melnbaltas. Un tad es saprotu, ka tas galvenais, kas man patīk, ir detaļas. Neatkarīgi no tā, kādā stilā tiktu taisīts. Man patīk precizitāte, simetrija, un to var atrast dažādos stilos, ko man patīk citiem tetovēt.